visas tās lietiņas mums notiek. Mēģināšu akcentēt tikai tās lietas, kas ir tādas ņemamas līdz mājās, darāmas, visiem saprotams. Pirmkārt jau, kas tad piedalās vispār gremošanas procesā? 4 lietas. Ūdens, barība, baktērijas, probiotiķi, ja, pienskābās, un fermenti. Nekā vairāk nav. 4 lietas. Pie kam, ja gadījumā kāda no šīm lietām ir deficītā, gremošanas process nenotiek pilnvērtīgi. Un, principā, tur arī sākās visas šīs problēmas. Būšu, teiksim tā, tik ļauns un teikšu tā diezgan neoptimistiski, ja, kad zinot, ko mēs ēdam, kas mums ir pieejams, vairums tautai kādi uzskati, vismaz 85% no apkārtējiem cilvēkiem krietni, viņiem ir krietnes deficīts, un ne tikai viena kompozīcija, ja, teiksim tā, tas būtu ūdens vai fermenti. Pārsvarā tur ir no visa pa bišķam tikai, nevis pilna opera. Tāpēc nekad nevar. Tā kļūda, uz ko, principā, buksē visu medicīnu, viņi mēģina katru orgānu atsevišķi ārstēt. Ja? Mēģina ārstēt aizkuņu dziedzeri, par kuru neko viņi nezina. Ja? Mēģina aknu, tur izskatīt vēl kaut ko zarnu traktu. Būtībā gremošanas sistēmu var skatīt tikai kopumā. Ja? Un viss, ja iedod viņai visus šos 4 komponentus, visas problēmas pamazām aiziet. Jo, principā, tā tam ir jābūt. Vēl viena lieta, kas ir, ja neaiziet problēma, ja iedod visu, tad kaut kas dzīvo. Zarntraktā mums mīl dzīvot, mīļie kaimiņi, parazīti, ja, un aknā dzīvo, un aizkuņi, ir. Žults vados tur, principā. Tārpiņi un citi draugi. Ir, un izmeklēt lāgā, cilvēkam jābūt laikam ļoti advancētam, lai iet un, teiksim tā, pa savam ģimenes ārstam virsū un teikt, man vajag analīzi uz trematodu, piemēram. Ja. Domāju, ka katrs 10. ārsts sapratīs vispār, kad tā ir normāla prasība. Tur tādā līmenī ir iespējams to visu. Noteikti ir analīzes, ir viss, bet nedara. To principā nedara. Un par to nestāst. Vai nu tāpēc, ka ārsti paši nedara. Nav tā apmācība bijusi tāda vai kāda. Bet liksim mierā ārsts, svarīgi ir tas, ko mēs paši varam sev izdarīt. Un pirmais darbiņš, ko izdarīt, tas ir ēšanas kultūra. Kā jau te minēju, par to, kādu mēs ēdam, latviešiem labs teiciens, nestrept karstu. Ja. Principā ēdienam, visam ēdienam, nevajadzētu būt karstākam par 40 grādiem. Un šeit ir būtiska lieta. Pie 60 grādiem brūk olbaltums. Tā ir ļoti svarīga lieta, tā ir otrā aiz ūdens, kas mums no kā sastāv organisms. Ja? Jebkura šūniņa ir olbaltums. Un tas nav tā, ka tikai produktos kaut kur sabrūk šis olbaltums un paliek tāds, ka neasimilē, bet brūk mūsu šūnas kopā. Tas olbaltums no kā sastāv mūsu šūna. Nonākot un līdz ar to kuļļa gļotādu un viss šīs lietas, viņa mazinās resursus. Viņai, teiksim tā, viņa dabīgi 3 dienās nomainās, jā, visu gļotādu. Ja mēs dzeram karstas lietas, ēdam karstas ēdienas, tad viņa tur pabojāta jau tiek krietni jau 1 dienas laikā. Pie kam
tur, kur tradicionāli Japānā. Tagad droši vien lielpilsētās kultūra ir atkal savādāk ienākusi, bet kad skatījās tradicionālo, un Japānā kultūra bija tāda, ka sievietes pie galda sēdās tikai tad, kad vīri ir pēduši. Ja, un rezultāts kāds? Vīriešiem augsts procents ar zarnu traktu vēžu, zarnu traktu, aizkuņu dziedzera vēzis. Tādas lietas sievietes vispār ar šo slimību nesaskarās. Ar šādu tipu vēzi. Kāpēc? Viens iemesls. Sievietes dabū pārtiku, tad, kad viņi ir tādi jau krietni padzisus. Tas pats efekts ir Kazahstāna, tur, kur cieņā ir plovs. Viņi ēd karstu plovu. Un viņiem ir augsts šis saslimtības līmenis tieši ar zarnu traktu vēzi. Tas, ko mēs varam vēl izdarīt, tomēr sakožļāt barību. Ļoti svarīgi ir lēnām sakožļāt, jo pirmā aizsardzības barjera, ja mēs runājam par parazītiem, par kaut kādām lietām, ko mēs ieņemam, apēdam, ieelpojam, apēdam, viss. Pirmā aizsardzība ir mutē, mums ir tāds ferments kā līdzacības. Tas mums ir siekalās. Tas ir tas, kas iznīdē šīs baktēriju oliņas. Mums vajag samalt jau. Pirmkārt, viņu jau sakožļāt ar liels gabals. Kuņas sulu nespēja sašķēdīt, ja? Un, tad tam nav cita ceļa, kā tur sapūt, jo nekas viņas nespēja pārstrādāt, ja mēs nesakožļājam kārtīgi. Otrs ir tas, kad šī parazīta invāzija. Jo, teiksim tā, ka tad, kad mums uz vienu mazu brītiņu šeit ir sfinktors barības vadā, ja, ka krīt lejā, filmiņi neiznāks parādīt, ka krīt lejā uz vienu sekundes tādu desmitdaļu apstājās un tiek nočekots, vai tā barība ir riktīgi izmirkusi, ja, un tikai tad viņa atkal aiziet lejā. Organismā viss ir, tad baigais kosmos, ja. Tā nostrādātas visas lietas ir. Tālāk kuņģi neuzsūcās gandrīz nekas. Ja, tas man, teiksim, gadus atpakaļ bija tāds neliels kultūras šoks, ja, kad barība kuņģis. Ja, un es kā vecs gastrītes slimnieks un bērnībā ilgi mocījās ar to. Un teiksim tā, pateicoties labai imūnsistēmai un maz drusciņu, un tādām lietām kaut kā pats sadzīt visas tās lietas. Bet kuņģī uzsūcās tikai alkohols. Un nekas cits. Tāpēc... Urā! Alkoholam ir, teiksim tā, molekulārās virsmas spraigums ir ļoti mazs, un viņš vienkārši aiziet. Ja paturēs zem mēles, ilgi alkohola arī pilā paliks. Viņš arī tur uzsūcās. Un kā jau Austra teica, lielākā daļa mums uzsūcās tikai zarnās. Ja. Visa pārtika tiek šķīdināta ūdeni. Visa pārtika tālāk tiek transportēta ar ūdeni. Tāpēc ūdens mums ir, nav ūdens, nav pārtiks. Mēs varam ēst, ko mēs gribam, nebūs pietiekamā daudzumā ūdens, ja ratiņi nebūs, ar ko aizvest tālāk par organismu, viņš arī nekur nepaliks. Viņš tur arī paliks zarnu traktā un tālāk. Tad vēl viens klupšanas akmens, par ko neaizdomājās cilvēki. Kas vispār ir fermenti? Tālāk no kuņģa nokļūst visa galvenā ir tievā zarnu, tur, kur izšļācās fermenti, kur izšļācās žults. Ja? Tur ir ļoti sārmaina vide. Un fermenti vispār strādā tikai un vienīgi sārmainā vidē, skābā vidē. Urā! Tas arī labs rādītājs, ja mēs zinām, ka skābā vidē. Nepavelti, tur ir ļoti sārmaina vide. Ja, lai viss gremošanas process tur nokļūtu. Bet ir viens klupšanas akmens. Kas ir fermenti?
fermenti ir 100% olbaltums. Ja tā pa lielam ņem. Ja? Un atkal atgriežamies, cik mēs olbaltumā vispār dabūjam. Ja cik mums ir tas resurs? Ja vīriešu cilvēkam vajag 2,5 gramu, sievietei 1,5 gramu uz 1 kilogramu dzīvesvērtu kilogramu. Ja? Grūtniecības periodā vajag gandrīz kā vīrietim, 2,5 līdz pat 3, ja? Sievietei. Mēs varam sarēķināt. Mums pašiem paciņas ir mājās, mēs uz iepakojumiem redzam. Mēs varam sarēķināt, cik mēs dabūnam. Bet vienu lietu reti kurš ņem vērā. Un man savā laikā bija viens sporta dakteri vienkārši apgriezis smadzenes. Es domāju, es visu tik ļoti pareizi, es visu zinu. Un viņi man pasaka, ka tu esi badā. Gribēju parādīt šitā. Viņa ātras papīra, es viņai pateicu, ko es ēdu, viņa sarēķināja un izrādājās to, ka es dabūnu olbaltumu apmēram 5. daļu no vispār nepieciešamās nozes. Tad pēc tā brīža es sāku lietot kokteļus. Tas bija labs grūdienis tādā virzienā. Ja es intensīvi sāku šajos produktos meklēt, jo es sapratu, teiksim, paēdi kaut kādā spirulīnā, visur ir olbaltums, bet ar to visu nepietiek. Jo ir tāds moments, kad pie 60 grādiem olbaltums sabrūk, un tāds olbaltums organismā asimilējās ne vairāk kā 10%. Un tad var padomāt, cik mēs ēdam termiski neapstrādātas produktus, vai termiski tos, kas ir apstrādāts zem 60 grādiem. Un tad mēs tiekam pie patiesā cipara, kur mums ir olbaltums. Tas ir materiāls. Tas ir celtniecības materiāls šūnām, un tas ir arī fermenti. Tas ir fermenti un hormoni. Cik mums tā olbaltuma ir, tik mums būs te fermenti. Nav fermentu, nav gremošanas. Visas sāpes, viss, kas ir zarnu traktā, principā nervu nav. Vienīgā vieta, tie ir žults ceļi, žults pulslis. Tas ir nervu tāds kamols ritīgs. Ja? Tur vajag, lai sāpētu. Tur tā indikācija vajadzīga zarnu trakts, kuņģis, akna, tur nav nervu. Organismā ļoti viltīgi. Tajos orgānos, kuros principā iejaukties nevajadzētu nekādā veidā. Nervu nav. Tas pats attiecās arī uz plaušanu. Ja? Un cilvēkiem, viss, kas sāp, tas attiecās uz to. Tā tad ir gāzes, tā tad zarnas pūšās un visādas tādas lietas. Un otra blakus parādība vēl sāpes iet no tā, kad ir parazīti. Un par parazītiem, par fermentiem. Šis produkts mums ir, teiksim tā, nepavelti viņš ir ielicis kompānija, ir asimilators. Nepavelti viņš ir gan detoks, ja, pakā iekšā, korāla detoks. Tāpēc, ka viņš gan šķīdina tos toksīnus, kā jau te teica, un tas ir ferments, tas ir gremošanas balsts. Ja. Tāpat kā ūdens. Mēs nevaram atdalīt, kurš pats svarīgāks. Ja. Un viņi vienkārši trūks cilvēkiem. Un tāpat dzīvības iepakojumā viņš ir iekšā nepavelti. Kompānija, teiksim, zina, ko un kad likt. Otrs moments, es pieminēju, bez kā nenotiek. Ja? Te jau pieminēja par šo te. Jāatzīmē, ka šādā situācijā, tā kā te uzraktīja, šeit ir ļoti slānis starp piesārņojumu un to zarnu virspusi ir ļoti slānis. Tā ir tā vide, tās ir mājas šīm baktērijām. Ja šeit ir ļoti slānis, mēs varam ēst, cik grib baktērijas, viņām nav kur palikt. Viņas aizies tranzītā, viņas varbūt pastrādās pa ceļam, viņas aizies prom, viņas neiedzīvosies. Viņas dzīvo šajā gļotēdā. Otrs, viņas ēd tikai šķiedrvielas. Nākamais jautājums, jautājums ir,
pat ja viņām būtu mājas, vai mēs dodam viņām pietiekam ēst. Tāpēc ar šo arī ir ļoti gauži visai tautai. Tāpēc vērtīgi ir. Tas ir koralprobiotiks. Tas ir tas, kas mums uz galda. Latviešiem ir tautas ēdiens kāpos. Redzat, mums ir kāpos dažādos veidos. Kā jūs redzat, mums katru reizi ir kāpos. Ja? Un tas ir tikai tāpēc, ka tā ir birsta. Mēs viņus varam gatavot dažādi. Salātu birste. Vienkārši tā lieta. Tur, kur mēs varam dabūt no pārtiks, tie ir skāpienu produkti. Bet, ja gribat izmēģināt, vai tur ir baktērijas vai nav svarīgi, kas rakstīts virsū. Ir viena elementārs indikators. Paņemiet pasterizētu pienu un pievienojiet to produktu, kur ir rakstīts, ka ir bifidobakterijas. Tas, ko es taču zinu, Danonā viņas ir mirušas. Ja rūkst, ja sākās rūkšanas process, pasterizētā pienā, tātad tur ir dzīves baktērijas. Ja nerūkst, tātad tur ir, un kā rakstīts, uz sētas saraksts 3 burts, bet tā ir malka. Ja, un tas, ko es pieminēju, es nevaru šodien izstāstīt par šo produktu. Kas tas tāds? Tas ir korāla melnais rieksts. To, ko suns un kaķis apēd. Tas ir produkts, par ko grāmatas raksta, buklets ne ar 3-4 lapiņām. Ja? Jo tas ir tik universāls spēlētājs. Īsi par to pateikt ir grūti. Tas ir nepateikt neko. Bet šī ir pati labākā lieta, lai paskatītos, vai dzīvo, kas dzīvo. Ja? 2-3 nedēļu laikā. Trematodas izies 3. nedēļā. Ja? Lamblīs un tādas lietas. Vienkārši padzert viņu. Uzlabojās viss gremošanas process, uzlabojās vēderizei. Un ļoti daudz, kas šeit teiksim, viņš satur 30 reizes vairāk C vitamīnu nekā jebkurš citrus augurs. Un tāda ir daudz plusu šim produktam. Bet vienkārši profilaksē sākt ar šo te, paskatīties. Tā ir laba indikācija. Pēc tam, ja grib tā pavieglo, ir laks maks, tāds produktiņš mums. Un, teiksim tā, un ja jau jūt, kad ir gatavs ģenerāla tīrīšanai, tad ir kolovada 2. Tas ir tas, ko es principā gribēju tā īsi pateikt par šo te lietu. Paldies!